Un mēs ne tikai fokusējamies uz ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, bet jau apmēram 3 gadus arī uzrunājam nevalstiskās organizācijas, reģionālos medijus un pašvaldības Latvijā projektā Kopienas platforma līdzdalībai pāri robežām, lai mēs stāstītu visiem latviešiem pasaulē arī par to, kas notiek Latvijā, un vienu tādu ļoti īsu piemēru minot. Lai arī, pieņemsim, izbijis Jelgavnieks, kurš oriģināli ir no Jelgavas, bet tagad dzīvo kaut kur citur Latvijā vai ārzemēs, zinātu, kas notiek Jelgavas pusē, lai iesaistītos arī tiešsaistes pasākumos, aizpildītu aptaujas, diskutētu un tam līdzīgi. Tādā veidā stiprinot šo piederību dzimtajai vietai. Izcili. Izklausās arī, kad tu biji veicis aptauju, kuras rezultātus tu arī pēc tam publicēsi. Jā, tos es arī diezgan īsā formātā ieskicēšu šeit diskusijas laikā, bet par to vēlāk. Izcili. Tad, lai tev ir ražana diskusija, diskusijas dalībnieki vēl jums veiksmi un mūžību. Nodod stafeti tev, Robert. Paldies. Paldies liels Rinaldam, fóruma moderatoram par mūsu iepazīstināšanu. Mēs varam sākt šodienas diskusiju Zemgales aktīvo iedzīvotāju fóruma ietveros, un tā ir, vai aktīvai sabiedrībai ir pieejams rupors. Par ko tad būs diskusija? Diskusija būs par to, kā aktīvajai sabiedrības daļai, tajā skaitā nevalstiskajām organizācijām, veiksmīgāk nokļūt mediju vidē, lai sasniegtu savu mērķa auditoriju, veicinātu atpazīstamību. Tāpat mēs arī diskutēsim, vai tas pietiekami tiek īstenots, vai varbūt gluži otrādi. Dažādu iemeslu dēļ pati aktīvā sabiedrība nav spējīga nodrošināt savas informācijas tālāku izplatību medijiem, vai arī šiem medijiem iespējams trūkst konkrētu resursu, lai apusējā sadarbība varētu notikt. Viens no Latvijas mediju ētikas padomes ētikas kodeksa punktiem ir, ka žurnālista pienākums ir aizstāvēt vārdu un preses brīvību. Žurnālistam un ikvienam redakcijas darbiniekam jāpārstāv tikai sabiedrības intereses un tiesības zināt patiesību par notikumiem, kas tai šķiet nozīmīgi un interesanti. Ja uzsvaru veltām sabiedrības interesēm, tas nozīmē arī aktīvās sabiedrības daļas informācijas atspoguļošanu, lai šī informācija sabiedrībai būtu pieejama. Bet vai aktīvās sabiedrības daļas jaunumi ir aktuāli konkrēto mediju lasītājiem un sabiedrībai kopumā, arī par to mēs šodien runāsim. Kā jau iepazināmies iepriekš, tad esmu Roberts Grotko, pārstāvu Latvieši.com, un šodien moderēšu šo diskusiju, kurā piedalīsies. Un tagad iepazīstināšu smalkāk ar dalībniekiem. Mums ir pievienojusies Inga Karlīnska, žurnāliste, portāla jelgavniekiem.lv un novaja.lv galvenā redaktore. Labdien, Inga. Anita Rozentāle, laikraksta Bauskas dzīve galvenā redaktore. Labdien. Gaitis Grūtups, laikraksta Zemgales ziņas žurnālists. Labdien, Gaiti. Un kā 4. slepenais viesis, kā tas tika izziņots sociālajos medijos, kas sēž man pa kreisi, tā ir Linda Jakobsone Gavala, nevalstiskās organizācijas Gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekle. Labdien, Linda! Šī diskusija norit ne tikai šeit klātienē, Jelgavā, Jelgavas tehnikuma telpās, bet arī tiešsaistē, tādēļ sveiciens arī tiešsaistes skatītājiem, un mēs aicinām skatītājus uzdot sev interesējošos jautājumus diskusijas beigās, gan tiem, kas ir šeit klātienē, gan tiešraidē. Tiešraidē to var darīt komentāru sadaļā, uz ko mēs centīsimies sniegt atbildes diskusijas kulminācijā, ja vien uz kādu no jautājumiem jau nebūsim atbildējuši diskusijas procesā. Tiešraides skatītājiem mēs lūdzam arī norādīt, kurai pilsētai vai novadam Latvijā esi piederīgs vai kurai mītnes zemē ārvalstīs. Un tagad mazliet vairāk par jau iepriekš Rinalda minēto aptauju. Precīzāk, jā, mēs pirms šīs diskusijas Latviešu.com publicitātes kanālos publicējām aptauju, kuras mērķa grupa bija šī aktīvā sabiedrības daļa Latvijā, vai aktīvai sabiedrībai ir pieejams rupors. Un tagad uz ekrāna, jā, arī diskusijas dalībnieki var mazliet iegriezties vai paskatīties kā citādāk šos rezultātus. Tā, man te kaut kas, skatāmies, kas mums negrib strādāt.
uz turieni man vajag. Ok, es jau cerēju šeit atrast. Mazas tehniskas problēmas. Taču viss ir ieslēgts. Iet. Var. Un tad es pamēģinu tālāk. Jā, aptaujas rezultāti izcili. Mēs tiem varam ķerties klāt. Tātad Latviešu.com publicētajā aptaujā kopumā piedalījās 50 respondenti. Viens no jautājumiem, ko mēs uzdevām, cik bieži jūs izmantojat iespēju savas aktualitātes iesūtīt publicēšanai Latvijas reģionālajos medijos un vai Latviešu.com. Jo mēs mazliet ieskicēšu, mēs Latviešu.com arī darbojamies kā platforma, kur mums ir atsevišķa reģionu sadaļa, kur mēs Latvijas partneru ziņas publicējam. Un, kā ir redzams pēc aptaujas rezultātiem, 1 respondents to dara 1 līdz 2 reizes nedēļā, 4 respondenti 1 līdz 2 reizes mēnesī, 18 respondenti retāk, pārsvars, jeb 22 informanti to dara pēc nepieciešamības, savukārt 5 to nav darījuši. Nākamais jautājums, kas bija skalas veidā, kur mēs lūdzām novērtēt no 1 līdz 5, kā jūs vērtētu Latvijas reģionālo mediju un vai Latviešu.com atsaucību jūsu aktualitāšu publicēšanā, kur 1 šī atsaucība ir ļoti maza, savukārt 5 ir ļoti liela. Un šeit pārliecinoši uzvar numur 3, tātad 30 respondenti šādi ir norādījuši, kas nozīmē, ka šī atsaucība pēc viņu domām ir apmēram pa vidu, ne pārāk liela un arī ne pārāk maza. Nākamais jautājums, kur arī aptaujas dalībnieki varēja norādīt savus variantus. Kas jūs iespējams attur no sadarbošanās ar Latvijas reģionālajiem medijiem un vai Latviešu.com un aktualitāšu iesūtīšanas, kur pirmajā vietā nevalstiskās organizācijas un aktīvā sabiedrība norāda tieši cilvēku resursu trūkumu, tā norāda 24 respondenti, pēc tam 2 vienādi rādītāji ir finanšu trūkums un atsaucības trūkums no mediju puses, 18 respondenti. Diezgan daudz arī norāda laika trūkumu primāro aktivitāšu, jeb vienkāršāk sakot citu aktivitāšu dēļ, kas ir jāizpilda, tā pauž 15 respondenti. Un mēs arī lūdzām atbildēt par ieguvumiem, kādus tad iegūst, ja sadarbojas ar Latvijas reģionālajiem medijiem un vai Latviešu.com. Tad pirmajā vietā ir atbilde, ka tā ir aktīvās sabiedrības daļas un nevalstiskās organizācijas atpazīstamības veicināšana. Tā ir norādījis vairums respondentu, jeb 40. Tāpat diezgan daudz ir norādījuši par iespēju uzzināt par citu aktīvo sabiedrības daļu NVO aktivitātēm un sadarboties. Tātad 30 dalībnieki tā uzskata. Par vienu mazāk plašākas auditorijas piesaisti dalībai pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs un 22 respondenti par savstarpējo sadarbību, veicinot abu ieinteresēto pušu darbību. Mēs arī vaicājām par pastāvīgo dzīves vietu un, kā redzams, visvairāk ir pārstāvēta tieši Zemgale, tie ir 20 respondenti, pēc kā seko Rīga 12, 7 ir ārzemes, 5 Kurzeme, 5 arī Vidzeme un 1 respondents Latgale. Gan par diskusiju, gan par aptauju varam teikt paldies Sabiedrības integrācijas fondam un kultūras ministrijai par to, ka mēs varam šodien šeit būt un aktuālus jautājumus izdiskutēt. Un mēs varam turpināt diskusiju ar diskusijas dalībniekiem. Un pašā sākumā es lūkšu katram ļoti īsi, maksimālais laiks apmēram 1 minūte, tad pastāstīt par sava medija galveno fokusu, mērķa auditoriju, publicitātes kanāliem. Lindai savukārt lūkšu padalīties tieši šajā pieredzē sabiedriskajās attiecībās un kā veiksmīgāk tad nevalstiskajām organizācijām tikt pie tiem medijiem un nodrošināt, ka tā publicitāte notiek. Kā mēs sāksim, tā arī Anita sāks. Lūdzu, Anita. Labdien visiem! No Bauskas un novada ir kāds šeit klāt. Jauki, sveiki. Laikraksts Bauskas dzīve, mērķa auditorija. Reģionāliem laikrakstiem, kas iznāk savos novados, ir tā auditorija un tematika
kā es saku, neiespējamā misija, jo mēs nevaram izdot laikrakstu kādai pilnīgi konkrētai iedzīvotāju grupai. Mums ir noteicošais šī teritorija, tā kopiena, tā teritorija, tātad mums ir jāspēj rakstīt dažādu vecumu, dažādu izglītības līmeņu cilvēkiem, kā mēs sakam, no šūpuļa līdz kapam. Un šajā tik daudzveidīgajā auditorijas un tematikas biežņā ir jāspēj arī par, protams, sabiedrības līdzdalību rakstīt un arī par nevalstiskām organizācijām. Nu, cenšamies, ļoti bieži nav, bet es paskatījos, piemēram, tagad pēdējos 2 mēnešus, jūniju un jūliju, kas bija ar tādām aktivitātēm pilni kā vēlēšanas Eiropas parlamenta, pa kurām jāraksta ļoti daudz, vai ne? Bija Bauskas pilsētā jubileja, nāca vētras Bauskā vairākas pēc kārtas, ja? Un visā šajā biežņā 2 mēnešos mums tomēr ir bijuši pa 6 publikācijām par nevalstiskām organizācijām, tieši par viņu aktivitātēm. Nu tā kā, bet laikam es tagad aizsteidzos uz priekšu. Viss ļoti labi, bet turpināsim ar nākamo dalībnieku. Paldies Anitai un tagad vārds Ingai. Jā, labdien visiem. Tātad portāls Jelgavniekiem un portāls Nova LV. Drukātās avīzes mums vairs nav. Tāpēc varbūt drukātajā presē neiedziļināšos. Protams, interneta resurss ir tas resurss, kas varbūt nav tik ļoti ierobežots apjomā, kā, teiksim, drukātā prese, ja, kā Anits gadījumā. Tātad līdz ar to mums ir iespēja plašāk varbūt aptvert visu to notikumu, aktivitāšu spektru un, principā, kas tad ir mūsu mērķa auditorija? Mūsu mērķa auditorija, protams, ir visi tie, kurus interesē kaut kas jauns, kaut kas interesants, kas grib sekot līdzi tam, kas notiek pilsētā, novadā, Zemgalē, Latvijā un varbūt arī ārpus Latvijas robežām. Un, protams, vēl, teiksim, vajadzīgāk mērķa auditorija, bet kas ir grūtāk aptverami, ir tie cilvēki, kuri varbūt viņiem liekas, ka to visu viņiem nevajag. Un te ir tas svarīgākais mums uzrunāt arī to sabiedrības daļu, kas varbūt dzīvo kaut kādā Facebook burbulī, TikTok burbulī, ja, dalās ar ziņām, kas, ko mēs tagad gudri saucam par fake news, ja, un tāpēc, tā žurnālistu misija laikam ir palīdzēt šī visā tanī juceklī, kas mums valda mūsu interneta vidē, kaut ko salikt pa plauktiņiem un sniegt to ticamību un informāciju, kas ir vajadzīga ikvienam. Jā, protams, tas ir sarežģīti, bet mēs katrā ziņā cenšamies. Paldies. Jā, paldies, Inga. Tagad vārds Gaitim. Jā, es pa starpu aizmirsu piebilst par tiem kanāliem, ka Bauskas dzīve iznāk ne tikai drukātā versijā, bet arī internetu versijā. Mums ir portāls bauskasdzīve.lv ar ļoti lielu lietotāju skaitu, 131,000 jūlijā bija. Un tiešām, un Facebookā esam, un ir elektroniskā avīze, kuru var daudz lētāk abonēt nekā drukāto, tā kā strādājam visos iespējamos kanālos. Gaiti. Jā, man tas Anita jau pateica. Paldies, labdien. Gaitis Grūtups, mēs esam ar Anitu kopā mācījušies, viņi tā parasti priekšā visu pasaka. Jo tas, kas pat Bausku, tas viss pa Jelgavu attiecās. Mēs Jelgavas pilsētā, Jelgavas novads, viņi teica Bauskas novads. Ja. Un tad, kas ir tas avīze? Ja. Avīze ir tāda laikam tomēr kaut kur tāda aizdzejoša, tomēr, ja, kā tā drukātā forma. Kaut gan vēl, es varu pateikt, kā saka man sievas māte. Viņi saka, man 5 eiro mēnesī par to, lai es kaut ko zinātu, nav daudz. Es saku, un viņi pasūta laikrakstu dienu, kas iznāk 4 reizes vai 5 reizes nedēļā. Un abonents, un tas abonents ir pār pa 150 nemaldos gadā. Es saku, bet ja tu 5 mēnesī tev neiznāk tur tas abonents nekādīgi, tu kaut kā tagad nepareizi pateici. Bet kā viņi saka, bet 5 eiro arī opis maksā. Vēl tad, jā, mums ir vidēji viena avīze lasa 5 cilvēki. Un ja tagad mēs sakam tās tirāžas kādas ir, iedomājieties, ja Zemgales ziņām, tad tie ir 5000 cilvēku.
Un tu vienmēr padomā, ka tu kaut kādu komandu lietas vai kaut ko raksti, ka tev 5000 cilvēku, tas visu cieņu. Ja? Tiem cilvēkiem, un vismaz jums, kas aicina. Un Rupors lūdzu rakstiet un dodiet ziņu uz redakciju, mēs centīsimies apstrādāt to un būt uzticami palīgi. Uzticami salikt pa plauktiem, kā tikko teica Inga. Jā, paldies Gaita. Un vārds Lindai. Paldies. No savas puses var piebilst, ka man liekas ir ļoti svarīgi, un šodien mēs arī jau vairākās diskusijās par to runājām, ka NVO ir ļoti svarīgi runāt un stāstīt par sevi. Un mēs varam būt, lai cik lieliski mēs gribētu savos darbiņos, vai nu mums pašiem, vai jāatrod kāds, kas par mums labi runā, un viens no labiem runāšanas veidiem, protams, ir caur mēdījiem. Protams, mums ir pieejami arī citi kanāli, kā sociālajā mēdī, ko mēs paši varam organizēt, un mājaslapas un viss kaut kas, bet mēdījiem, protams, ir milzīgs spēks Latvijā joprojām, gan reģionālajiem, gan arī, protams, nacionālajiem. Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs, un mēs vairāk šodien arī pozitīvus piemērus par to dzirdējām. Bet vēl viena tikpat būtiska lieta ir atcerēties, ka mēs runājam un mūsu saklausīs tad, ja mums būs ziņa. Kaut kāda jauna vai svarīga vai būtiska lieta, ko mēs gribam izstāstīt. Un bieži vien mūsu biedrībās mums liekas, ka tas, ko es daru, tas tagad ir tik svarīgi, ka tas nekas, ka baus kā vētra. Kāpēc viņi neraksta par to manu pasākumu, ko es tur esmu sarīkojis? Un es varbūt nedaudz pārspīlēju, bet bieži vien tā ir. Un mums ir jāatcerās, ka ir milzīga informācijas plūsma, kas nāk no visurienes, un tikai tad, ja mums būs kaut kas ļoti svarīgs, ļoti labi uzrakstīts, un ja citur būs nesvarīgs un citur nebūs vētra, tad mūs atcerēsies un par mums izstāstīs. Bet tas ir iespējams. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka visiem klātesošiem NVO ir šādas ziņas, kad mēs viņas izceļam un kas mums ir svarīgs. Bet tas ir galvenais jautājums. Nebūs ziņas, mediji par mums negribēs dzirdēt. Paldies. Paldies visiem par... Jā, Ingai, droši. Jā, ja mēs tieši runājam par šo te ziņu, vēl ir viens aspekts, interesanta ziņa. Ja? Tā varbūt nebūtu kaut kas pasākums, bet ja tas ir interesanti un interesanti pasniegts, un vienmēr ir jāatcerās tās, ka nevalstiskais sektors, paņemsim Jelgavu. Es domāju, ka mums aktīvo iedzīvotāju skaits, kas ir iesaistīts NVO sektorā, ir reiķināms tūkstošos. Ko mēs noliekam svaru kausos pretī, tas ir mēdījis, kurā strādā varbūt 5 līdz 10 cilvēku, un tad mēs mēģinām saplānot šos te laikus. Tā kā skatāmies arī no tādas prizmas. Paldies. Atsaucoties gan uz Lindas minēto, gan uz Ingas sacīto, tad nākamais jautājums, kas ļoti sasaucās ar diskusijas nosaukumu, vai aktīvai sabiedrībai ir pieejams šis rupors, jeb cik pietiekami sabiedrībai ir iespēja nosūtīt jums un publicēt šos paziņojumus, aicinājumus medijā. Šeit varbūt mazliet es pagriezīšu šo jautājumu, teiksim, ja aktīvā sabiedrības daļa vai nevalstiskā organizācija ik pa laikam kaut ko atsūta, teiksim, cik liela garantija ir, ka tas tiešām tiks publicēts, un uz ko jūs paralēli arī skatāties, ka, šādu ziņu mēs neliksim, jo ir konkrēti iemesli kādēļ. Varbūt kāds no jums var pakomentēt. Tā, es varu droši teikt, ja varbūt kāds atceras kādu gadījumu, kad kāda ziņa, kas ir pienākusi no nevalstiskām organizācijām, netiktu publicēta Bauskas dzīvē, ja ne drukātajā, tad portālā obligāti. Visas pienākošās ziņas, vēstules patiesībā tiek publicētas. Kā saprotat, portāls ir neierobežots laikā un apjomā un vietā, drukātā avīze ir mazliet citādāk. Bet ja īpaši mēs aicinām un gaidām, kā jau minēja te kolēģi no nevalstiskās organizācijas, neparasts, interesants notikums, kas varētu iedvesmot citus, kas varētu palīdzēt kopienai, īpaši kādas pārdomu, vēstules, komentāri, iniciatīvas no sabiedriskām organizācijām tiek gaidītas atplēstām rokām. Bet man ir jāsaka, ka pārāk bieži neienāk. Lai gan mēs esam izveidojuši arī ar vairākām nevalstiskām organizācijām redakcijā arī WhatsApp grupas, un tā arī mēs uzzinām arī par daudziem notikumiem. Arī tas varētu būt viens no veidiem, kā jūs varētu informēt.
savu novadu laikrakstus. Nu tā, par to ruporu. Nu, man piedodiet, kā padomu laikā dzimušai, man šis vārds neliekas ļoti labskanīgs, man tas asociējas tikai ar Kremļa ruporu Solovjovu. Nu, bet droši vien, ka tagadējai paudzei tā nav, bet nu, tas rupors tāds pārāk vienvirziena, pārāk skaļš un smagnējs, man šķiet. Vienvirziena, jā, pārāk skaļš un smagnējs. Man šķiet, ka demokrātiskā sabiedrībā tam jābūt daudzbalsīgam ar dažādiem viedokļiem, jā, arī ar pretējo, ar šķērs viedokļiem un tā tālāk, un tur rupors varbūt tā neiedaras. Tā kā es varu teikt, ka mēs ļoti gaidām, rakstiet, ziņojiet par sevi un viss notiks. Varbūt paturpinot nedaudz arī to, ko Anita teica, jā, arī man šis vārds rupors kaut kā grieža ausi. Ja? Jums kā aktīvai sabiedrības daļai uz mēdījiem ir jāskatās kā uz sadarbības partneriem. Mēs nebūsim rupors, mēs būsim sadarbības partneris, pie kuriem var nākt, bet arī tas, ko es tiekoties pirms šīs diskusijas ar diskusijas organizētājiem teicu, mēs nevaram aptvert visu. Nu, tad pieklauvējiet mums vai nu elektroniski, vai nu telefoniski, vai nu pie durvīm un sakiet, hei, mēs te esam. Mēs esam, mums ir kaut kas interesants, mēs gribam pastāstīt citiem. Un tad jau mēs varam veidot pakāpeniski šo te sadarbību, jā. Ir vēl viens moments, ko es gribēju palūgt uzmanību. Ir tas, kad ir cilvēki, kuriem kaut kas sāp. Pat tu mums mācīja kādreiz maigi leiet lekcijās, ka, teiksim, tev neesi saprast tiesā, tu neesi saprast policijā, tu neesi saprast vēl kaut kur. Un pēdējā vieta, kur tu vari iet, ir redakcija un stāstīt tur. Un tagad mums ir arī tā funkcija sevišķi mazajiem reģionāliem mēdījiem, ka mēs aizstāvam savus lasītājus. Ja, teiksim, viņam kaut kas, man viens atnāk cilvēks un zvana par prusakiem viņa dzīvoklī. Es tā kā domāju, pilnmēnes, ko viņš zvana, Bet izrādās tā ir problēma, tomēr ir, jo tie prusāki, ja viņš ir vienā dzīvoklī, viņš visā mājā ir. Un ja viņš visā mājā, tad viņš atkal uz citu māju iet. Un tā lieta, tas var būt vienkāršākais. Bet, piemēram, ja kādam ir kaut kāds nodarījis pāri kāds teiksim, pašvaldības darbinieks, tad mēs paņemam un mēs nezinām, vai tas tiešām bija pārnodarījums. Mēs uzdodam šo neērto jautājumu pašvaldības sabiedrisko attiecību cilvēkiem, kas tur ir 17 gabali, Jelgavas domē, piemēram, ar 2000 algu laikam tur, jā. Labi, tā ir cita problēma. Bet tomēr mēs cenšamies noskaidrot patiesību. Un jautājums, vai jūs uzticaties Ingai Karlīnskai, Anitai Rozentālai, vai tie ir tie cilvēki, kam jūs iesiet un uzticēsiet savu problēmu, savu bēdu. Tad ne tikai tas labais fakts, mums tur mūsu meitene aizbrauc uz Parīzi uz spēlēm, labi, viss kārtībā. Ierakstīsim pirmā lapā, bet arī tas, ja tev kaut kas ir tāds, ko tu redzi, ka sāpēt, vai tev tie pagrabi saplūduši, un ļoti daudz, jā. Labi. No manas puses, varbūt tas papildinājums šajā būtu tāds, ka man liekas, ka tas jautājums ir, kurā vietā tai mūsu stratēģijā, tajā, ko mēs gribam kā NVO vai kā aktīvais pilsonis panākt, kurā vietā iedalās mēdījis. Un man arī šķiet, ka tas vārds rupors nav tik labvēlīgs, lai atspoguļot, vai tik precīzi, lai atspoguļot tam, ko dara NVO. Tāpēc, ka bieži vien mūsu sabiedrība uztver, ka mēs tiešām esam tie bļāvēji, kas bļauj tik par kaut kādu problēmu un nav gatavi sadarboties un iet tikai vienā virzienā un visas tās lietas. Mēs tiešām gribam sadarboties. Un tāpēc man liekas, ka tiešām tā atgriezeniskā saite ir nepieciešama. Un tas jautājums ir, kur, lai atrisinātu to mūsu problēmu, kurā vietā iedrēsies mēdījis vai vispār iedrēsies. Un jautājums arī ir, kādā formātā. Jo mums nav obligāti jāsūta preses relīze. Kā mēs te dzirdam, ir arī WhatsApp grupas un visādas iespējas, vai ne? Un dažādiem mēdījiem ir dažādas iespējas. Tāda WhatsApp iespēja nemaz nebija dzirdējusi, kur te WhatsApp grupas vēl ar NVO un žurnālistiem. Tas mums Rīgā jaunums, man tā jāsaka. Bet tas tikpat labi var būt viedokļa rakstus pieņem. Tas var būt vienkārši
saruna ar kādu mediju pārstāvi, varbūt, ka tur iedarēsies intervija, varbūt, ka mēs varam sagatavot fotogrāfijas, varbūt, ka mēs video relīzi varam atsūtīt. Respektīvi, tie formāti ir ārkārtīgi dažādi, bet, protams, viena no tām lietām, kas tika arī tavā aptaujā parādījās, tas prasa resursu. Tas noteikti prasa kaut kādu laiku, bet varbūt, ka tur ir jāņem vērā Pareto princips, ka dažreiz ir jāiegulda tie 20% un tie 80% notiks. Un iespējams, ka tā viena saruna ar mēdīju būs tie 20% un tie 80% mūsu problēmas risinājumā notiks, tāpēc, ka mēs būsim atraduši laiku parunāt ar kādu mēdīju. Jā, droši vien. Vienu repliku jūs man tieši, ka tie var būt video rullīši un tās var būt viedokļu un tādas domu vēstules. Mums tieši tā bija tikko. Mēs sadarbojāmies ar jauniešu organizāciju Viedoma, biedrību, kas apmāca jauniešus video filmēšanā un tā. Un mēs, piemēram, arī izmantojam viņu video autosacīkstēm, jā. Tāpat nesen arī vētras sakarā, diemžēl tā ir jāpiemin, publicējām, bija ļoti laba jauniešu biedrības laiks jauniešiem sava pieredze un viedoklis par to, kā cilvēki stāv sastrēgumā un filmē to un nokritušo koku pār ceļu, bet neviens neizkāps un nenovilks to koku nost no ceļa, ja? Tādas lietas, arī tādas sabiedriski nozīmīgas, tādas gribētos arī jūsu vienkārši viedokli, iniciatīvas, kas ir ļoti svarīgas, lai varētu attīstīties un varbūt labāk dzīvot. Paldies. Šeit jau izkristalizējās, ka šī atsaucība tieši no nevalstisko organizāciju puses varbūt nav tik pietiekama, trūks konkrētu resursu, neuzrunā medijus, kaut kas nobremzē šajā komunikācijā, bet varbūt tie, kas vēl neminēja, var kaut kādus ieteikumus tieši veltīt šobrīd nevalstiskajām organizācijām, teiksim, iedrošināt. Kā jūs varētu iedrošināt nevalstiskās organizācijas, lai tiešām jūs uzrunātu, sadarbotos, nebaidītos no tā, konsultētos, teiksim, kā atspoguļot to konkrēto notikumu un tam līdzīgi? Zvaniet un rakstiet. Zvaniet un rakstiet. Lasiet laikrakstu, lūdzu, mīļa, lasiet. Mana sievas māte saka, viņiem 5 eiro nav daudz mēnesī. Lai to viņi būtu zinoši cilvēks. Lasām laikrakstus. Labi. Tas ir viens. Un arī rakstiet, jā, tas jau ir loģiski. Ja jau tu lasi, tad bija tāds teiciens, tu esi tas, ko tu lasi. Bija tāds teiciens kaut kur tāds, jā. Ja tu lasi kaut kāds viltus ziņas, tev beigās tad nebrīnies, ka tu būsi ģintermužā. Lūdzu, Linda. Jā, es no savas puses, varbūt no otras puses nedaudz. Man liekas, ka vēl viens aspekts ir, ja mēs gribam sarunāties ar kādu mēdīju vai kaut ko izstāstīt, tad mums pirms tam arī ir ne tikai tā stratēģija jāizdomā, bet arī ļoti labi jāsagatavojās. Jo man liekas, ka reizē mēs arī šaujam gaisā cerībā, ka kaut kas notiks, bet īsti neizdomājam, kas notiks. Piemēram, mēs izsūtam preses relīzi, super preses relīze, patīk, zvana, kurš runās? Mums pēc 3 dienām varbūt kādu atradīsim. Tas nedara. Mēdījiem tas nedara. Mums ir jābūt ļoti gataviem uz to, ka mums atzvanīs, kurš runās, ko teiks un galvenais, ko teiks, ja atzvanīs. Un vēl viena lieta, man liekas, pie tās labās sagatavošanās ir, ka mēs esam sagatavojušies gan tam mūsu pozitīviem stāstam, mums tur ir tā konference, tas bērnu laukums, tas video rullīts un kas, bet tikpat labi mums jābūt gatavībā, ka žurnālistam nepatīk tas, ko mēs esam izstāstījuši. Un mums ir jābūt arī gataviem aizsardzības jautājumiem, ja tā varētu teikt. Žurnālistam nav tā, ka viņam baigi nepatīk kaut kas vai baigi. Tas ir publicistam un kaut kas tā. Žurnālisti ir cilvēks, kas apkopo viedokļus. Un ja kāds izsakās, ka nevajadzēja to naudu tērēt kaut kādām tur, es nezinu, laukumam kaut kādam varbūt, kas tur nav. Vai tā laukumā nāk tikai kaut kādi bumzīši un tur bērni, diemžēl, iet uz citu laukumu. Tad mēs esam tie, kas vāc. Mēs nav žurnālisti, nav tāds, kas tagad nīgi atnāk, man te jau tā nepatīk, un jūs vēl te man izsaucāt. Nē, tas nav. Mēs neesam. Mēs vismaz cenšamies. Kas sanāk, tas jau atkal jautājums ir kādam citam. Jā, lūdzu, Inga.
Tas tīri tā vēl turpinot par šo te iedrošināšanu. Te tika minēts, ka jābūt gatavam tam, ka varbūt kaut kas nērts jautājums tiks uzdots vai kaut kādas negācijas. Tas, kas ir jāatcerās visiem, nav tādas lietas, ko mēs varam izdarīt tā, lai tā patiktu pilnīgi visiem. Ja? Un ja jūs tādā veidā uz to, ko jūs darat no savas sirds un dvēseles, ja jūs skatīsieties tieši šādi, ka būs vienmēr tas, kas kritizēs, varbūt tas ir tas, kas sēž virtuvē un tālāk pa virtuves galdiņu nav ticis, ja? Atšķirībā no tiem aktīvistiem, kas sabiedrībā strādā. Ja? Viņš parasti ir tas, kuram ir par visu negatīvais viedoklis. Ja? Tā kā no tā nevajag baidīties. No tā tiešām nevajag baidīties, un tad jau labāk tam žurnālistam uzdodiet vai nu lieku jautājumu, vai nu palūdzat arī padomu, jo mēs jau reģionālie žurnālisti esam tādi savu veidu arī padomdevēji. Mēs neesam kaut kur, nezinu, tālu sēdoši, mēs esam te patās, mēs esam vieni no jums. Un vēl, kā Inga ļoti pareizi minēja par tiem negatīviem viedokļiem, īpaši mums, piemēram, Bauskas dzīvē, un vēl laikam vēl tikai Gulbenes avīzē Dzirkstele, portālā ir komentāri absolūti brīvie, no kuriem abas pašvaldības visu laiku grib tā kā mums aizliegt šo komentēšanu, bet mēs tieši šīs izteiksmes brīvības dēļ to joprojām atļaujam, lai gan, protams, pašiem tā ir papildus lodze. Un tur arī nāk, diemžēl, daudz negatīvas plūsmas, ja, arī par tiešām pie tādiem rakstiem, kur bijuši par, piemēram, mūsu biedrība Vecpilsēta, kas ir viena no aktīvākām Bauskā, manuprāt, kas ļoti daudz dara, lai uzturētu to Vecpilsētu, kas skaitās Latvijas nozīmes aizsargājums objekts. Un ir arī tāda negatīva komentāru plūsma. Un kaut kā, demokrātiskā sabiedrībā kaut kā jāmēģina stāvēt pāri tiem, jo mēs žurnālisti var saņemam nenormāli daudz negatīvu komentāru, tāpat kā pašvaldību darbinieki. Un es jau vienmēr saku, visām publiskām profesijām ir jāapzinās, ka tu nekad nebūsi labs un mīļš visiem. Ir jāstāv tam pāri, jāpieņem, jāizvērtē, kam tu piekrīti, kam nepiekrīti, to laid gar ausīm. Ir jābūt... tāda ir mūsu sabiedrība, tādi mēs esam, un tas, acīm redzot, ir jāakcentē un jābūt ļoti stipram. Drīkst es to tādu. Droši. Skaidrs, ka mēs nevaram visus viedokļus apkopot par kādu notikumu, par kādu tēmu, par ko. Kaut kāda atlase jau jātaisa, un to atlase bieži vien arī ir tas žurnālists, kas to dara, un redaktors vai kā. Viens princips, ko man ir bijis gods, bijis vienā seminārā, tas par žurnālistiku, ko rīkoja Katoļu baznīca. Un tur uzstājās Polijas priesteris viens. Diemžēl es nepierakstīju vārdu, bet viņam bija bet tas princips ir kāds, ka tu taisi ziņu. Pirmais ir princips, tu raksti patiesību. Tu nevari, tu ņem viedokļus, kas noticies reāli. Ja slikti noticies, tad arī slikti tu raksti. Nekas nepušķo, ka tur kaut kas nezinu, kas ir. Bet otrs eņģeļa spārns ir cerība. Tu nevari vairot bezcerību sabiedrībā, jo bezcerības pietiek tāpat. Un tad, ja šie divi spārni ir tai ziņai, tā būtu arī tagadējā uzstāšanās vienalga, tad viņi aiziet. Patiesība un cerība. Paldies. Jā, droši. Ingai vēl vārds, un tad mēs turpinām. Jo es, protams, piekrītu tam, ko saka Gaitas, bet sanāca tā, ka pirms dažiem gadiem iegūstot savu kārtēju augstāko izglītību, es taisīju diplomu darbu par to, ko tad mūsu cilvēki lasa. Un kā jūs domājat, kas bija prioritārās ziņas? Prioritārās ziņas bija krimināls ziņas. Un ja tur ir bilde ar līķiem, ja tur ir degošas mājas, tad tanī brīdī portālā reitings uzlec vienkārši augstumos. Un tanī pašā laikā ir jauka intervija ar cilvēku, kas sēž bērnu kopšanas atvaļinājumā, lai nopelnītu naudiņu cep tortes, un tur lasītāju skaits ir vismaz 10 reizes mazāks. Tātad pirmkārt jau mums ir jāsāk ar pašu sabiedrības
atveseļošanu, varbūt tā mēs viņu varam nosaukt. Mums nevajag būt hashtag viss ir slikti, jo nav viss slikti. Mums ir jāmaina savu domāšanu, un mēs esam tie, kas gribētu mainīt, palīdzēt cilvēkiem to mainīt. Un arī tieši nevalstiskais sektors ir tas, kas arī var palīdzēt mainīt šo domāšanu. Man ir liels prieks par jauniešiem, par jauniešu organizācijām, kas iet ar ļoti pozitīviem messageiem, kas iet ar centieniem izvilkt no to guļošo sabiedrību, no kaut kādiem, piedodiet, stagnācijas valgiem, ja? Tāpēc vienkārši esam aktīvi, esam pozitīvi un rādam piemēru citiem, kādiem ir jābūt. Un aizmirstam vārdus, viss ir slikti. Es tikai gribēju teikt, ka mums kaut kā portālā tieši uzrādās, ka tās krimināla ziņas nav tās lasītākās. Visu laiku monitorēju, jo ir tāds priekšstats, vai ne? Un ziniet, kuras ir savukārt vienas no vislasītākajām? Mirušo uzskata saraksti. Jā, personīgās. Un pēdējā vislasītākā bija par to, ka viens no lielākajiem, bagātākiem uzņēmējiem uzvara lauks paņēmis kredītu bankā. Zemgales ziņās visaugstākais skatījums portālā bija Ziemassvētku ballē Jelgavas pilī. Kā kurš ir apģērbies, cik skaisti viņš izskatās. Kā viņš to griež to valdu. Simtiem tūkstošu skatījumu. Paldies. Šeit jau mazliet ieskicēju, bet es gribu tomēr paturpināt par nevalstiskā sektora aktualitātēm, aicinājumiem jūsu medijā pēc jūsu līdzinājās pieredzes, vai šīs ziņas vispār ir tādas aktīvi lasītas, vai jūsu auditorijai tās interesē, un ja tomēr kaut kas nav līdz galam veiksmīgi, pie kā būtu jāpiestrādā? Arī tieši minējot šo nevalstisko sektoru un pilsonisko līdzdalību, ko es arī šodien šeit esot un vispār no sabiedrības viedokļiem dzirdot, ka diezgan cilvēki baidās no šī vārdu saukuma pilsoniskā līdzdalība. Tas ir pārāk sarežģīti, ko tas vispār nozīmē. Man tagad ir jāiedziļinās, lai saprastu, kas tas vispār ir. Varbūt jums ir kādi ieteikumi, kā šāda veida ziņas un šādas tēmas padarīt lasītājiem interesantākas, vai arī jūsu auditorijai tas interesētu. Es saprotu, ka tas ir visaugstākais punkts, ja tu ne tikai lasi, bet tu kaut ko arī dari no tā lasītā. Ja tu ej pēc tam palīdzi bēgļiem, un vai ko, bet tā ir tā pilsoniskā līdzdalība, un to mums arī mācīs. Organizējot kādus konkursus, kādus sacensības, pat tās vienkāršākās formas, bet tās labākās ir tās, ja te ir izveidojusies domu biedru grupa, kas izveidojas nevalstisko organizāciju, un viņam, piemēram, pilnīgi pat ir Jelgavas daudzbērnu ģimeņas biedrība izveidojusies Zemgales ziņu telpās. Pat tā ir bijis. Kaut tu tāda liela lasītāja laikam nav, bet viņiem vien brīdi nebija, kur sapulcēties. Un tā viņi nāca uz Peldu ielu 7, un tā mums iznāca vienreiz. Tā kā, varbūt vēl kāds. Jā, droši. Man liekas, ka tas jautājums īstenībā ir, kādā veidā mēs redzam, kas ir tā pilsoniskā līdzdalība, kā tu teici. Un tur tie soļi ir dažādi. Viens ir informēt par to, ka ir tas pasākums. Bet tas, ka mēs būsim informējuši un pat tas būs nopublicēts visās jūsu avīzēs un ielikts portālā, nenozīmē, ka kaut vai viens cilvēks atnāks. Tur būs daudz citi faktori. Un tie mums ir jāņem vērā komunikācijā, ka mēs varbūt, ka nopublicēs. Un nav jāapvainojās arī, ja nenopublicēs. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi atcerēties, ka varbūt tā mūsu ziņa par to mūsu pasākumu nebūs šajā reizē tas, ko mēdījis paņems. Bet svarīgākais ir atcerēties, man liekas, tas ar visu kaut ko var sarunāt. Šeit man blakus čuks, ka var sarunāt. Bet man liekas, ka svarīgi ir atcerēties, ka viens ir informācija, otrs ir attieksme un trešais tikai ir darbība. Tas ir tā kā palīdzēšana. Un mēs informēsim caur mēdīju, mēs varam informēt, ka tas pasākums būs, bet tas nenozīmē, ka tas novadīs vienalga pie kādas darbības, ko mēs savās biedrībās gribam. Kāds ir tas mūsu mērķis? Es tā kā viņš nepareizi ierunājas par sarunā, jo te bija tas, cik maksā, ka atbrauca Anita Rozentāla no Bauskas un tagad runā. Bija tāds jautājums uzdots.
Tāds it kā, var sarunāt. Pie tā mēs vēl tiksim gaitā. Pie tā mēs tiksim. Es domāju, ka šeit var, ja cilvēks no mediju, no organizācijas piezvan, saka, klausies, mums te ir, te var sarunāt to, bet, klausies, mēs jau tagad nodevām tipogrāfijām, mums sots jāmaksā, ja mēs te kaut ko mainīsim, bet mēs noteikti ieliksim, kas būs kaut kas vēlāk, un tāda tā sarunāšana. Lūdzu, vārds Ingai. Es varbūt piebildīšu, te vēl viens tās aspekts paliek nedaudz gaisā karājoties, un tā ir plānošana. Kad jūs plānojat savu pasākumu, ļoti būtiski ir izvēlētais laiks. Jūs nedzīvojat burbulī savā, jums ir jārēķinās ar visu plašāko sabiedrību. Un ja, piemēram, jūs ieplānojat savu pasākumu pilsētas svētku laikā, bet nost no pilsētas svētkiem, tad loģiski pirmkārt apmeklētība var arī kristies, ja? Līdz ar to mēdīja aktivitāte varbūt netik pievilcīga, kā jums gribētos. Tā kā pirmais solis, manuprāt, ir šī te plānošana, ņemot vērā visus aspektus. Tā skaitā šo te, kas notiek pilsētā, kas notiek apkārtnē tieši tajā datumā. Jā, tā tas tiešām viss ir, visi tie ieteikumi tādi ir, bet mēs gatavojoties šim pasākumam, speciāli ielikām arī mūsu portālā aptauju, vai piedalāties kādu nevalstisko organizāciju vai biedrību darbā. Un kopējā aktivitātes balsu skaits diezgan mazs, kas jau liecina, ka īpaši šī joma, diemžēl, mūsu sabiedrībai vēl neinteresē, jo parasti šādās aptaujās ir vismaz 200 dalībnieku, šoreiz 64, un, diemžēl, 54 no 64 atbild, ka NVO darbība mani neinteresē. Tāda ir tā realitāte. Acīm redzot, kaut kā vairāk visiem kopā jāsadarbojas. Tu ļoti pareizi teici, vairāk jāsadarbojas. Es esmu ļoti pateicīgs nevalstiskām organizācijām, sevišķi biedrībai Jelgavas attīstībai. Man bez tās biedrības, man tāda pleca sajūta, aizmugurs sajūta, jo dažkārt ir tā, ka taču arī nesaprot, kas notiek un ko vajadzētu akcentēt un kur vajadzētu. Un tā Jelgavas attīstībai tā ir tāda biedrība, kas dombiedri grupa, 13 cilvēki, bet mēs tad, piemēram, mēs kļuvām pazīstam ar to, ka mēs tur sākām sprēgāt par to, ka to lielveikalu depo nevajag būvēt, tur iepretī pilī, nevis pretī. Un tas rezultējās ar 5 uzvarētām tiesām. Man tāds brusku lepnums ir, ka tur Zemgales ziņas arī iekšā. Es negribētu dzīvot pašvaldībā, pilsētā, kā Ludzā, kur neiznāk laikraksts, vai kā Prēļos, kur neiznāk. Es to negribētu dzīvot. Ja es tur dzīvotu, tad man vajadzētu, es gribētu dibināt kaut kādu laikrakstu. Kas tur iznāks, laikam nekas, bet varbūt tomēr iznāk. Ļoti īsti par to aptauju. Man liekas, būtu interesanti uzzināt, protams, tas nav iespējams, bet būtu interesanti uzzināt, vai cilvēki tiešām nezin, kas ir nevalstiskā organizācija, vai tā ir, piemēram, ko es ar to domāju. Piemēram, viņi nav nevienā deju kolektīvā, nevienā dziesmu nedzied un mājas bija apsaimniekošanas biedrībā. Tieši tā, vai neasociē šo ar NVO? Man liekas, ka tas ir viens no tiem jautājumiem, ko Roberts arī sākumā. Jā, amatieru kolektīvi, jā, un nevis NVO. Tā kā man liekas, ka šeit ir šis arī jautājums, cik mēs plaši to skatāmies. Tas laikam būtu tas būtiskākais šajā īstenībā. Es te braucu ar velosipēdu no Jelgavas uz Auci, un cik teātri, jūs domājat, šajā ceļā ir? Tad Pēnkule, Auce, Vītiņi, Bēne. Pagaid, vēl kāds ir? Varbūt vēl kāds ir, jā? Tu vispār ar velosipēdu, tu nevari nenobraukt garām teātrim. Tas ir, mums ir tādi vienkārši aktīvi cilvēki. Viņi nav, teiksim tā, varbūt tādā nevalstiskās organizācijās ar tādu politisku mērķi, bet viņi sanāk kopā, viņi sarunājās, sadala lomas, spriež par dzīvi, pēc tā jau teātris nevar būt. Paldies! Paldies par līdzinājām atbildēm. Tagad mēs pieķersimies vispirms 2 respondentu jautājumiem, jo mums aptaujā bija arī atvērtais jautājums, kur varēja dalībniekiem norādīt kādu sev interesējošu jautājumu. Pēc tam mēs arī pievērsīsimies zālē, kur arī šeit klātienē esošie varēs uzdot sev interesējošos jautājumus. Tas, ko jau mazliet ieskicēja Gaitis, un es teicu, nē, Gaita, mēs līdz tam tiksim, bet tomēr nevalstiskajām organizācijām un aktīvajai sabiedrībai tas interesē, jo iespējams kādai
no tām tas ir tiešām aktuāli, lai šo konkrētu projektu komunikāciju vērstu uz priekšu un piesaistītu profesionāli. Tad ir saņemts šāds jautājums, cik reģionālās preses pārstāvim tiek samaksāts par atbraukšanu uz NVO pasākumu un laba foto, mazas intervijas veikšanu. Vēlētos uzzināt ciparos, nevis, ka viss ir atkarīgs no X vai Y rādītāja. Gribētu arī saprast, vai žurnālistus ir iespējams nolīt pašiem no projekta naudas komunikācijai. Mediju pārstāvi, vai jūs varat kaut ko komentēt? Es varu pateikt tikai to, ka laikrakstā Bauska dzīve šādas prakses nav. Mums nestrādā žurnālisti uz izsaukumu. Tas ir absolūts ētikas jautājums. Ja? Un mums ir savs ētikas kodeks, un katrs žurnālists un visa redakcija strādā tādā veidā ieteikt. Varu, ja jums ir vajadzīgi žurnālisti, varbūt jūs varat nolīgt kādu studentu, kuriem vajag piepelnīties, vai kādus ārštata žurnālistus. Mums jau arī kādreiz ir vajadzīgi reklāmraksti, un tad mums tos gatavo ārštata žurnālisti, kuri nepakļaujas redakcijas iekšējas kārtības noteikumiem un ētikas kodeksam. Galu galā, ja tiešām pati organizācija nevar uzrakstīt, tad jau, ja ir tiešām kāds, kā jau minējāt, notikums, pasākums, iedvesmojošs un tā tālāk, taču zvaniet, rakstiet, tad jau var saplānot un arī žurnālists normālā darba ritmā to uzrakstīt bez izsaukuma un bez papildmaksām. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums. Ja kāds manīs, ka žurnālistam var samaksāt, vai redakcija var samaksāt, un tad kaut kas būs tā, kā maksātājs ir gribējis, tas būs tā kā ar banku. Momentā sāks ņemt naudu laukā, un tā ir uzticēšanās. Ja uzticēšanās ir tas, ko mēs ļoti sargājam un cenšamies tā kā noturēt. Tā. Paldies, vai Ingai ir kaut kas komentējums? Viena no frāzēm, kas man vienmēr, es neteiktu, varbūt tracina, bet tāda nepatīkama ir, kad zvana kādas organizācijas pārstāvs un saka, mums tur notiek tas un tas, bet ziniet, mēs projektā neiekļāvām publicitātes izdevums, ja? Un tāpēc mēs jums nevaram neko samaksāt. Ja? Protams, viss, kas skar sabiedrību un kas nav, teiksim, pasākums, kas ir peļņas gūšanai, es domāju, to arī pēc definīcijas, kas nav peļņas gūšanai, protams, ka mēs esam atsaucīgi. Ja, vienīgais var būt tās kaut kur, tā kā es esmu ne tikai cilvēks, kas atbild par saturu, bet arī nosacīt par šo te biznesa pusi, ir tā bišķi dīvaini, mēs jums uzrakstam vienreiz, otrais, trešoreiz, un jūs esat dabūjuši lielo projektu, kurā ir paredzēta līdzekļu publicitātei, izvietot, piemēram, baneri. Un tad jūs pēkšņi aizmirstat par mums. Ja? Tas ir tīri, ja mēs skatāmies to kā no biznesa viedokļa, bet informācijas nodošanas ziņā, protams, mēs esam vienmēr atvērti. Paldies. Un nākamais jautājums, tas arī būs mediju pārstāvjiem adresēts. Kā jūs vērtējat pašvaldību izdevumu konkurenci ar jums, un kā jūs domājat, vai tas kaut kādā veidā ietekmē un ietekmēs jūsu darbību? Laikraksts Bauskas dzīve savulaik bija droši vien nevienam zināms, kas cīnījās par šo pašvaldības izdevumu ierobežošanu. Mēs panācām to, ka tiešām likumā tika ieviests, ka pašvaldības izdevumi nevar iznākt, es pārspīlēšu katru dienu, ja? Bet tiem ir noteikts ierobežojuma laiks vienreiz mēnesī, un saturā ir jābūt tikai uz pašvaldību funkcijām balstītam saturam, par karsto akmeņu masāžām un tam līdzīgām jaukām baudām, kā agrāk tiešām rakstīja. Vairs nedrīkst rakstīt. Es arī speciāli ielūkojos, man pašlaik tā kā tieši pret pašvaldības izdevumu saturu reizi mēnesī iebildumu tā kā nav, jo tur ir tiešām sēžu atreferējumi un viss, kas attiecas uz pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un funkcijām.
šajā jūlija konkrētajā izdevumā arī nav tādas bezmaksas reklāmas, kas patiesībā ir maksas reklāma. Ar tām, manuprāt, diezgan vēl tomēr tas nebūtu pieļaujams, bet parādās citas metodes, kā piemēram informācijas slēpšana, noklusēšana, novilcināšana līdz pēdējam. Atbildes mums, piemēram, Bauskas novada pašvaldības sniedz tikai pirmdienās, bet jautājumi jāiesūta ceturtdienās līdz 12. Tātad, ja pienāk jautājums kā ceturtdien 1, tad 2 nedēļas uz atbildi jāgaida. Ja? Metodes visžņaudzošākās tiek izmantotas, un es jau tos tiešām sāku uzskatīt par demokrātijas ierobežošanu. Acīm redzot, tas arī prasīs kādu skaļāku publikāciju. Paldies, Anita Gaiti. Mēs jau arī esam par to rakstījis laikrakstā dienu, kad sāk iznākt Jelgavā tas pašvaldību vēstnes reizi nedēļā uz krītpapīra un avīzē līdzīgs, un dod pavēlti. Es nezinu, ja kāds no jums atvērtu, teiksim, vai es pats vai kafejnīca te patām blakus, un blakām piebraukt vienu zaldātu virtuvi, un tam pavēlti dod, ņemat, kāpēc? Jūs tā kā nebūtu priecīgi, jo tas tomēr, tas ir jautājums par baru, ka ar šiem pašvaldību izdevumiem esošā vara nostiprinās. Šajos pašvaldību izdevumos nebūs neviena neērta jautājuma pašvaldības vadītājiem, neviena skandāla, pat nevienas drukas kļūdas. Un tur, mēs esam ar šo vienotu viedokļu dažādību. Tā ir tā demokrātija. Un tagad jau bija tā, ka mana Zemgales ziņu kabinetā ir sēdējis Edgars Rinkēvičs. Viņš atbrauc uz Jelgavu, viņš iet, jūs esat demokrātijas kaut kāds tur atbalsts. Protams, mēs tur cenšamies kaut ko. Lai gan mēs esam nobraukuši no kādiem 18,000 tirāžām, kad bija līdz 600. Mūs tagad dotē visādā ziņā ar projektiem, ar kaut kādiem tādiem. Un tagad domāju, cik mums vēl ilgi dotēt, kad paliks 200? Tā kā Latviešu avīzes, kas iznāca 822. gadā. Tur ir tāds jautājums, jo tas ir... es ceru, ka mēs tomēr kaut kādā veidā dzīvosim. Droši vien daudzi atcerās, daudzi vairs ne, bet padomju laikus, kad avīze maksāja 2 kapeikas. Ja, mēs kādreiz Mirdz varbūt atcerās, ka mēs no otrās vidusskolas, mēs esam Milleru Māri, mēs iedodam puikām 10 kapeikas un mums onkuļiem atnes avīzi, onkuļiem no 10. klases. Ja. Viņš aiziet un atnes, bet tagad viņš to nevarētu izdarīt, jo tā avīze maksā krietni dārgāk. Bet varbūt kā uz to pusi vajadzētu iet, lai tā avīze un laikraksts ir tāds vairāk pieejams. Bet es tiešām tādas vienkāršas atbildes šeit nav, jo tiešām tā komunikācija mainās, jaunieši pasmaida, vai nekad taču telefonā visi skatās. Un kur tā domnīca, vai tā ir redakcija, vai tas ir papīrs, vai tas ir kaut kas tomēr jau jauns. Paldies, Gaita. Un Inga? Te varbūt arī nedaudz Gaitu paturpinot jautājums par to, vai sabiedrībai ir vajadzīga objektīva mēdī. Un tas vienmēr nonāk līdz tam jautājumam, vai es esmu gatavs maksāt par to. Tad, kad, piemēram, Delfi LV parādījās šie te maksas abonementi, sākumā cilvēkus to nepavilkās. Kas tad tur? Ja vienas puses mēs pareiķinām, tas maksā apmēram, šobrīd litrs piena, tik maksā mēneša abonements. Un tomēr daļa sabiedrības nekad nebūs gatava maksāt. Nebūs gatava maksāt par to, kas saņem šo te informāciju. Jā, un pilnīgi pareizi. Te arī tas, ko Gaits arī teica, par šo te pašvaldības biļeteniem, nesauksim viņus par mēdījiem, pašvaldības biļetens. Visi saka, viņš ir bez maksas. Bet viņš nav bez maksas. Par to ir samaksājis katrs no jums, tā skaitā Zīdainis ar nodokli vai jebkādā citā veidā. Līdz ar to tas nav bez maksas. Tātad no vienas puses jūs ņemat kaut ko pa brīvu, kas it kā ir bez maksas, no otras puses nav cilvēki gatavi maksāt par to, kas reāli parāda, kad ir par maksu. Un tad ir šis te jautājums, kādu informāciju mēs izvēlamies. Paldies, tā bija ļoti laba. Jā, pavisam īsi, Anita. Vai nebūs? Jā? Paldies.
Tagad laiks klātienē esošajiem skatītājiem. Vai ir kāds jautājums? Es redzu jau rokas vismaz 2. Mēs laikam to tehniski darīsim tā, ka es nākšu klāt, vai jūs man panāksiet pretī, iedošu mikrofonu, un jūs varat visiem vai kādam konkrētam uzdot jautājumu. Jā, labdien! Milzīgs paldies par iespēju dzirdēt reģionālā mēdīja viedokli. Un tas mans jautājums ir, vai jūsuprāt reģionālais mēdījis veido sabiedrisko domu kopienā? Vai reģionālais mēdījis ar savu saturu var ietekmēt šo, viss ir slikti? Vai reģionālais mēdījis vai taisn otrādāk veidot šo domu, hei, bet pie mums taču ir tik ļoti labi? Jebkura mēdīja viens no primārajiem uzdevumiem ir veidot šo te sabiedrisko domu. Informējot, objektīvi informējot un tādā veidā veidojot to, ko cilvēks lasa, kā lasa un tā tālāk. Jā, bet vienmēr mums ir jāatcerās arī vēl viena lieta. Mēdīju bizness ir tieši tāds pats bizness kā jebkurš cits. Un kas jebkurā biznesā ir galvenais, tā ir arī peļņas gūšana. Līdz ar to, ja mēs rakstīsim tikai, rakstīsim tikai tās lietas, kuras neviens nelasīs, tad ticiet man, 1, 2 pēc pusgada mēs aiziesim uz veikalu, paņemsim piekaramo atslēgu un aizslēgsim mūsu birojus. Tātad mums gribot, negribot ir jāraksta arī tās lietas, kas sabiedrībā ir pieprasīts. Un diemžēl, es ceru, ka varbūt tad, kad mani mazbērni varbūt ķersies pie mēdīju biznesa, cerams, varbūt tad mums būs pazudis no mūsu ikdienas leksikas, šis viss ir slikti, bet šobrīd mums galvenais ir pažēloties. Es nesaku, ka nevajag žēloties, bet vajag arī vērtēt faktus, analizēt to, tāpēc ļoti vajadzīgas skolās ir mēdīju pratība. Es pati arī jau 2,5 gadus strādāju arī skolā kā pedagogs. Un es redzu, ka skolēni pamazām mācās filtrēt šo te informāciju, saprast, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, bet viņu vecākiem ir vakums. Piedodiet. Ja? Un līdz ar to, tāpēc mums kopā ir jāmēģina, jāiemāca cilvēkiem analizēt faktus. Nevis, ka viņiem tur viens pasaka, mēs tur uzbūvējām kaut ko ļoti skaistu, iztērējām 7 miljonus un tas ir super, bet beigās izrādās, ka pēc 2 mēnešiem viņai ir parādījušās tādas plaisas tikai tāpēc, ka tur projektā ir nepilnības. Ja? Mēs mācāmies analizēt faktus. Paldies, Anita. Jā, piekrītot Ingas teiktajam, es varu vēl piebilst to, ka mēs to sabiedrisko domu veidojam, bet mēs viņu neveidojam noteikti, ka viss ir vai nu slikti, vai viss ir labi, kā jūs minējāt. Ja Bauskā lielajā pilsētā nevar nodibināt iedzīvotāju konsultatīvo padomi, kur sasauc sanāksmes 1, 2, 3, 7 reizi, tad skaidrs, ka tur ir kaut kas apakšā, un tas ir jāmeklē, un tā sabiedrisko domu mēs nevaram veidot, ka tas ir ideāli, vai ne? Tā kā, mēs cenšamies tiešām, mūsu galvenais uzdevums tomēr ir līdzsvaroti pasniegt un balstīties uz faktiem, jo mēs nekad nerakstīsim, ka balts ir melns vai melns ir balts. Ja? Paldies, un Gaiti? Mēs esam maz palikuši un tiem mēdījiem, bet iedomāsimies lūdzu tādu lietu, ka Zemgala ziņas 600 abonenti. Ja? Vienu avīzi lasa 5 cilvēki. Tad, ja iedomāties zāli, kurā ir 3000 cilvēki, un viņi, kas lasa, tā ir milzīga atbildība. Mēs tomēr kaut kādā mērā tomēr veidojam to domu. Tas ir jāatzīst. Drīkst papildināt šajā pašā virzienā, bet no NVO puses, tad, manuprāt, arī mums tās ziņas dažreiz ir izcilas, ļoti labas. Mēs kaut ko esam izveidojuši, kaut ko esam atklājuši, norganizējuši aktīvo iedzīvotāju fórumu. Viss kaut kas notiek. Un citreiz tās ziņas ir tādas, nē, mēs nepiekrītam pašvaldībai, mēs nepiekrītam valdībai, mēs nepiekrītam Saeimas lēmumiem. Mums ir pretējs viedoklis. Nē, ir slikti. Šis ir slikti.
Un man liekas, ka mēdīju uzdevums jau ir to izvērtēt, to objektivitāti un atrast, kurā brīdī, un kur ir tie dažādie viedokļi, un, protams, atspoguļot saskaņā ar dienas kārtību, kas tajā brīdī notiek. Bet mūsu uzdevums, mūsu pusē, manuprāt, ir, kā jau es teicu, saprast to stratēģiju, kurā brīdī, ja mēs aizsūtīsim to relīzi piekdienas vakarā, tad varam necerēt, ka viņi kāds kaut kad publicēs. Paldies. Mums nākamais jautājums, un mums arī diezgan ierobežots laiks. Lūdzu. Es gan nezinu, vai jautājums vai komentārs, bet varbūt jūsu domas par to, arī kāpēc par to ruporu vai informāciju pilsoniskai sabiedrībai. Es pareiķināju Jelgavā un Jelgavas novadā attiecībā pret Zemgales ziņām tirāžu. Pašvaldības tirāža ir 8 reizes lielāka. Tas ir satraucoši. Ja mēs rēķinam novadu un pilsētas vēstneša tirāžu pret Zemgales ziņām, es pieņemu, ka arī pašvaldības ziņas ir iespējams izlasa 5 cilvēki. Ja? Bet šī lieta ir satraucoša. Satraucoša, kāpēc? Mēdīju pratības speciālisti, kas izanalizē pašvaldības izdevumu saturu, un tas ir visā Latvijā, mēs ļoti bieži redzam, ka, piemēram, runājot par budžetu, mēs stāstam, kam mēs tērēsim, bet mēs nepasakam skaidri, cik mēs esam aizņēmušies. Tad, kad mēs stāstam par Ziemassvētku lampiņām, mēs pasakam, kur viņas būs, bet nesalīdzinām, cik viņas mums izmaksāja pagājušajā gadā un nesalīdzinām, cik viņas izmaksāja šogad. Es nezinu, vai mēs Zemgales NVO centrs esam piemērs tam, vai mums ir pieejams šis rupors, bet par šo pasākumu bija nopublicējušas ziņu visas Zemgales pašvaldības, izņemot vienu, kura, nezinu, vai negribēja publicēt, vai plūdi ir ieganst. Ja? Tā kā es domāju, ka šeit satraukumam ir pamats, jo mēs virzamies šobrīd tajā virzienā, un Lūdza ir pirmais tāds indikators, ka mēs virzamies uz to, ka mēs saņemsim pilnīgi absolūtu propagandu savās pastkastītēs, cik viss ir labi un par jums rūpējās. Balsojiet par mums! Paldies, vai dalībniekiem ir kāds komentārs pretī šim? Jā, šis komentārs bija ļoti precīzs, un tieši tā arī ir, jo mūsu žurnālisti vienmēr uzdod jautājumu, cik tas izmaksāja, kas ir nācis klāt jauns, kāpēc dārgāk, kāpēc lētāk un tā tālāk. Un tad mūžīgi ir atbildes ļoti neapmierinātas. Jūs tik tā nauda interesē, bet tā nauda ir visu mūsu nodokļu nauda. Tā ir vienkārši jāinteresē katram. Tā tas tiešām ir, bet vēl man ir jāpasaka kaut kas bēdīgs. Piedodiet. Par šo pasākumu NVO fórumu Bauskas dzīve relīzi nesaņēma un nekādu ziņu. Ja man nebūtu Roberts rakstījis un aicinājis mani piedalīties diskusijā, es neko nezinātu. Es par šo te pēdējo frāzi, es arī Anitai piekritīšu, ka arī manā paskastītē, un tā skaitā spamā nekas neiekrita. Un tā kā bija jauka, ka tika uzrunāta, mēs varējām arī cilvēks par to noinformēt. Tas ir tīri tā arī ieteikums. Veidojiet savu mēdīju datu bāzi ar aizsūtīšanu. PR@leta.lv vien nepietiks. Reģionālajie mēdīji ne visi var atļauties abonēt Letas ziņu lentu. Ja? Tā kā veidojiet, atrodiet to savu īsto žurnālistu vai redakciju un sūtiet viņiem. Ja vienreiz nenopublicēs, nekas nemetiet printa krūpu un sūtiet vēl 2, 3, 4 reizes. Uzzvaniet, pajautājiet, spamā neiekrita. Ja? Tā kā vienkārši klauvējiet. Paldies, Gaiti. Mēs jau nopublicējām, protams, jo man jau nav grūti ieiet Zemgales NVO mājaslapā, ja? Bet, princips kā tāds, jo šādas mājaslapas un organizācijas ir simtiem, un redakcijā ir 3-4 žurnālisti, protams, ka diezgan sarežģīti simtiem mājaslapu katru dienu izčekot, vai ne? Tas jau ir tāda tendence ne tikai Latvijā, tas ir arī Zviedrijā, piemēram, ka samazinās šo, jo jūs esat mūsu kungi. Lasītājs ir mūsu kungs, kas pasūta laikrakstu. Mums nemaksā pašvaldība, mums nemaksā kāda cita, un man darba devēja.
Un es savam darbdevējiem cenšos kalpot. Nu, tā tas ir loģiski. Un tas pašvaldību darbinieks cenšas kalpot savam darba devējiem. Nu, kā viņš saprot, ka lai nebūtu nekāda nepatikšana, lai nebūtu nekāds mazākais melnumiņš. Pareizi viņi var saprast pilnīgi. Viņš nedabūs tev, vai viņš ies uz skolu strādāt. Nu, nē. Viņš grib pašvaldībā strādāt. Tad viņš labāk, laikam, tomēr. Ja es aizmaldējos pa daudz. Paldies. Vai Lindai kaut kas nebūs? Nu, pēdējam jautājumam mums ir laiks. Ja kādam vēl kāds jautājums, varbūt varat mēģināt pēc diskusijas noķert kādu no dalībniekiem, bet tagad lūdzu. Labi, paldies. Labi, pateicoties tam kungam, es nokļuvu šeit. Paldies. Skaistajā zālē, Jelgavā, skaistajā pilsētā, arī pēc tiem plūdiem drausmīgiem, bet tas liela pateicība. Es ļoti priecājos, ka šeit ir no Bauskas dzīves. Jo, kāpēc? Ja mēs atceramies, jo varbūt jūs neatceraties, jūs esat jaunāki par manim, kādreiz bija tāds telefona būdiņas. Ja es būtu aizbraucis uz Bausku, es būtu iegājis telefona būdiņā, tur bija telefona grāmata. Es to grāmatu būtu atvēris, uzšķīris mana drauga vārdu uz vārdu un uzzinājis un piezvanījis viņam, vai ne? Viņš dzīvo Bauskā. Kāpēc es to arī tādu problēmu pacēlu? Es rakstīju par šito problēmu, vai viņš ir vēl dzīvs. Es viņu gribētu satikt dzīvu šeit, uz zemītes, nevis tajā saulītē. Tāpēc es gribu zināt, vai viņš dzīvo vēl Bauskā. Es nezinu adresi, es zinu tie gadu, es nezinu viņa dzimšanas gadu. Es rakstīju uz to migrācijas dienestu, atbildi datu aizsardzību. Vai es kāds slepenais aģents esmu, ka es nedrīkst uzzināt, vai viņš ir dzīvs Bauskā vēl? Neviens, arī mēdī to nevar uzzināt, ne Bauskā. Ja es rakstītu jums vēstuli, teiksim, pa WhatsApp kaut kā uzrakstīt uz jūsu avīzi. Jūs nevarētu man palīdzēt, jā? Te ir vienīgi tas, ka mēs, piemēram, ja jūs vēršaties pie mums, mēs varam publicēt informāciju, ka jūs meklējat kādu konkrētu cilvēku. Jā. Tagad laikam nav politkorekti pieminēt, bet bija tāds Žģimiņā? Nē, jā, raidījums. Un šis cilvēks, kas Latvijā strādāja meklējot šos tuviniekus, draugus un tā tālāk, viņš nāca regulāri pie mums uz redakciju reizi nedēļā ar veselu listi sarakstu cilvēku, ko viņš meklē. Mēs to visu publicējām. Tā kā, ja tiešām ir nepieciešams, kādas problēmas? Labi. Palīdzēsim vismaz informācijas izvietot. Mēs, protams, nevaram garantēt, ka izdosies, bet, kā saka, plinti krūmos nevajag mest. Labi, centīšos. Jā, tā kā to mēs varam, bet ja mēs prasīsim šīm institūcijām, tur ir mūžīgā datu regula un ar to visi aizsadzas, kur vajag un kur nevajag. Jā, mēs, pareizi, pats sev publicē, es tāds un tāds, man tāds telefons. Es meklēju cilvēku, savu tu vari taču atklāt, Tiešām šis jau ir noslēgums, bet vēl katram dalībniekam tiešām īsi lūkšu 5-7 vārdos, ne vairāk, lai mēs stiprinātu to tiltu starp aktīvo sabiedrības daļu un medijiem, kas mums ir jādara, pie kā mums ir vairāk jāstrādā. Katram lūdzu īsi. Tādam noslēgumam pozitīvam, lai motivētu mūs visus, it īpaši nevalstiskās organizācijas, kas šeit ieradušās. Jūs varbūt varat tad minēt, ar ko tad sazināties, lai... Principā jau tas ir tāds īsais kopsavilkums no viss tā, ko es teicu. Pirmkārt, nāciet, zvaniet, sūtiet e-pastus, runājam. Mēs esam sadarbības partneri un strādāsim kopā. Portāls jelgavniekiem.lv, portāls Nova.lv, ko es gribu šobrīd ļoti uzsvērt, ņemot vērā politisko situāciju un visu pārējo. Mēs esam Latvijai lojāls, krievalodīgais mēdījis. Diemžēl šobrīd ļoti smagi tieši šādiem mēdījiem strādāt, jo arī mūsu mēdīju atbalsta programmas no valsts puses krievalodīgiem mēdījiem, kas ir Latvijai lojāli, atbalstu nekādu nesniedz. Tā kā mums ir divas auditorijas, gan latviešu valodā runājošie, rakstošie, gan krievu valodā runājošie un rakstošie ar uzsvaru lojāli Latvijai. Un tāpēc mēs visi strādājam mūsu mazās pilsētas, nosacīti mazās, mūsu
mazās Latvijas, kas ir savā būtībā ļoti liela un varana labā, un tāpēc strādāsim kopā. Paldies! Inga ļoti skaisti pateica. Varu Aplausi tikai droši. pievienoties. Jā, aplausi. Aicinu tieši to pašu un ieiet portālā bauskasdzīve.lv, Bauskas dzīve vienā vārdā, un tur ir visi kontakti, un rakstiet un zvaniet, un viss notiks. Galvenais tiešām, jā, dot par sevi zināt mazliet, jo, kā jau es minēju, ir tik daudz uzņēmumu organizāciju, biedrību, ka mēs nespējam paši vien tā redakcija visam izsakot, un kurš aktīvāks, kā kādreiz saka, kurš skaļāk bļauj, tam tiek. Tā, un galvenais jums arī vēlējums nenolaidiet rokas, jo kādreiz jau ir tā, es pati arī zinu, tajā nevalstiskās organizācijās un biedrībās, mēs ņemamies, un kādreiz jau tā liekas ārprāts, kāpēc es to daru savā brīvajā laikā, bez papildu naudas, bet ticiet man, ļoti daudz, kas ir ļoti nepieciešams sabiedrībai, un ja viņi to vēl daudzi vēl tā nenovērtē, tad ticiet man, ar laiku novērtēs. Lai veicas. Paldies, Gaiti. Es Anītai arī pievienošos visiem iepriekšējiem un arī nākamajiem. Bet tas, ka es esmu tagad 4. reizi atbraucis no tādas sirds komandējuma Ukrainā. Tur ļoti daudz dara, tiešām cilvēki neprasot, kas man par to būs. Daudz arī ir tādas neiedzības, ko, teiksim, varbūt tu brīnies, ka, bet tomēr, ja viņš, arī es domāju, ka, kā mācītājs kādreiz saka, ka ir tā zemes sāls, ja, ka viņš nav nemaz tik daudz, tie nav 1000 cilvēki, bet ir tā zemes sāls, un tie jūs esat tie cilvēki, kas dara, un tad tā ir tā mazā sāls, kas var ļoti daudz izdarīt, un kas ir ļoti svarīga. Un Dievs dod, lai mums tālāk viss attīstās un veicās. Paldies. Paldies, un Linda? Varbūt tad es sākšu ar to, kas tikko tika pieminēts attiecībā uz pēdējiem 2,5 gadiem un uz atbalstu Ukrainai un atbalstu Ukrainas bēgļiem. Man liekas, ka mēs šo 2,5 gadu laikā esam paši sevi pārsteiguši, cik daudz mēs varam. Mēs tiešām ārkārtīgi daudz varam izdarīt. Mēs par to šodien jau arī iepriekš runājām. Iesaistoties visplašākajā apmērā, sadarbojoties tur, kur mēs iepriekš neesam sadarbojušies un spējuši atrast tiešām visefektīvākos risinājumus daudzos jautājumos. Ja mēs tā padomājam, mēs esam uzņēmuši gan arī 40,000 cilvēku Latvijā. Tas ir milzīgs skaitlis visās pašvaldībās. Tā kā mēs pilnīgi noteikti varam, un mēs kā nevalstiskās organizācijas un tās, kas ir šeit, pilnīgi noteikti ir pierādījušas, ka mēs esam labi sadarbības partneri, ka mēs varam daudz izdarīt, un ka mēs savā darbā veicinām mūsu valsts attīstību, vienalga kādā jomā mēs strādājam, vienalga vai tas ir lokāls līmenis vai nacionāls līmenis. Tagad mums ir jāsaprot, kādā veidā tajā mūsu mērķa sasniegšanā iedarās mēdījis. Ja viņš iedarās šajā brīdī, varbūt ir kaut kāds brīdis, kad mēs negribam, mēs kaut ko daram, un būs tas brīdis, kad mēs gribēsim sadarboties ar mēdījiem. Tā kā tas, man liekas, ir tas būtiskākais jautājums, bet tikpat svarīgi ir, un es vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka laba sagatavošanās. Bez labas sagatavošanās mēs neizveidosim labas attiecības ar mēdīju. Pat ja tur būs šie 3 cilvēki, kuri ir ļoti atvērti sadarbībai un kuri ir gatavi dalīties ar saviem telefonu numuriem un zvaniet un prasēt padomu. Mums ir jāzina, ko mēs gribam izstāstīt, mums ir jābūt visiem faktiem, mums ir jābūt tā sauktajai runājošajai galvai gatavai, kas būs tas cilvēks, kas komentēs to stāstu, kas mums ir. Mēs nedrīkstam izsūtīt relīzi, kurā ir uzvārdu vai komatu vai vienalga kādas citas kļūdas, jo mēs esam profesionāli. Tas, ka mēs esam NVO, nenozīmē, ka mēs neesam profesionāli. Mēs esam tikpat profesionāli kā jebkurš cits sabiedrisko attiecību speciālists, kas šo dara. Izlasam vēlreiz, pārbaudam, nekad nekļūdamies. Bet ja esam kļūdījušies, atzīstam, jo arī tas ļoti mēdījiem ir svarīgi, ka mēs arī izlabojam tās savas kļūdas, ja mums viņas ir gadījušās vienalga, kādas tās kļūdas ir bijušas. Tā kā es esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums var sanākt, mums ļoti labi sanāk, un iesaistot mēdījus, esmu pārliecināta, ka sanāks tikai labāk.
Paldies. Tātad kārtīga sagatavošanās, komunikācija, kas ir divvirziena un sadarbošanās ar šiem atslēgas vārdiem, arī tad vēlos teikt paldies šodienas diskusijas dalībniekiem, un diskusija ir noslēgusies. Par diskusijas ierakstu tas būs pieejams gan latvieši.com, gan Zemgales NVO centra publicitātes kanālos. Vēlreiz tātad saku paldies Ingai Karlinskai, Jelgavniekiem.lv un Novaja.lv. Saku paldies arī Anitai Rozentālai, Bauskas dzīve, Gaitim Grūtupam, Zemgales ziņas un Lindai Jakobsonai Gavalai. Gribu palīdzēt bēgļiem. Es, Roberts Grotko, Latvieši.com. Mums bija prieks viesoties šeit, Zemgales aktīvo iedzīvotāju fórumā un noteikti uz tikšanos citos fórumos. Paldies! Tā, lūkšu visus palikt pagaidām vēl savās vietās.